Mēs neskaitām spēli pret Sloveniju, kur latvietēm bija vairāk metienu pa vārtiem, tikmēr bīstama epizodu vārtu priekšā un neveiksmīgi ripa atlec pie apsītas vārtiem un to vārtos raida Elzbeta Sonderse. 1-0, kad nospēlēts 2 minūtes un 20 sekundes šajā trešdaļā. Bet redzēsim arī atkārtojumā šo vārdu guvumu. Ļoti neveiksmīga epizode mūsu meitenēm. Redzam atkārtojumā tāds šķiet ļoti labi pārredzams šķīliens Keisijas Trēls izpildījumā no zilās līnijas. Apsīt arī ar to tiek galā, bet tur neizdodas Sabīnē. Sāk jauns Latvijas uzbrukums. Mēģinājums izmantot skaitlisko vairākumu. Karina Šiljāna ievad ripu Lielbritānijas aizsardzības zonā, sekojas reiz piespēle Jipai Čakai. Jipa Čaka gan to nenokontrolē. Miljona ar ripu. Piespēlē to Lukaševicai. Lukaševic atspēlē Jipai Čakai. Jipa Čaka uz Miljonu. Atpakaļ Jipai Čakai uz zilo līniju. Plauksts un metiens. Tas pielabots vārtu priekšā. Bīstam un vārti! 1-1 stablo panāk Latvijas meitenes un šķiet, kā pirmos vārtus šajā turnīrā ir guvusi arī Emīlija Jakovļeva. 2007. gadā dzimusi hokeja skolas Rīga aizsardze. Šogad viņa kļuva arī par Latvijas čempionu un jaunā aizsardze gūst arī savus pirmos vārtus šajā turnīrā. Atradās viņa tur vārtu priekšā. Varbūt tā nedaudz netipiski aizsardzē, lai vai kā šajā situācijā tas nostrādāja. Redzam atkārtojumā Jipa Čaka izpild plauksts metienu no zilās līnijas. Šiljāns sākotnēji to pielabo. Džeksona atsit un veiklākā vārtu priekšā ir neviens iespēja pirmoreiz šajā mačā izvirzīt Latviju vadībā. Soda metiens viņas izpildījumā. Līga Miljonu pret Nikolu Džeksonu. Iesados Miljonu un steidz pretinieku vārtsardz un skaists vārtu guvums Miljonas izpildījumā. 2-1 uz tablo. Latvija pirmo reizi spēlē pret Lielbritāniju izvirzes vadībā un skaisti izmantots soda metiens Līgas Miljonas izpildījumā un iesildoties redzēja, ka Miljonu vairāk kārt pret Kristiāna Apsīti izmēģināja šo taktiku, ja nu gadās 1-pret-1 standarta situācija vai arī soda metiens un izdodas realizēt to, kas tika tik ļoti trenēts pirms spēles un skatāmies atkārtojumā skaists vārtu guvums. Pat pazuda aiz Latvijas vārtiem. Emīlija Jakovļeva pie tās uzreiz nonāca. Izdodas kontrolēt ripu mūsu meitenēm. Madaras Saulītes piespēle Agnesei Apsītei. Tāls Apsītes raidījums jau uz Želubovsku, bet Želubovs tur steidz mainīties, līdz ar to viņai neizdevās uztvert ripu. Nu jau kļūda savā aizsardzības zonā, bīstams uzbrukums un atrod ripu ātri vien ceļu. Arī Kristiāns Apsītes cietoksnī 2-2. Veiksmīgi tur atlec ripu priekš apvienotās karalistes hokejistēm un pavisam maz bija nepieciešams pretiniecēm, lai atjaunot uz tablo neizšķirtu. Tikai 48 sekundes Latvijas izlase atradās vadībā. Redzēsim tūdaļ atkārtojumā šo epizodu. Metiens no asa leņķa un šķiet no Jakovļevas kājas ripa atrod ceļu Kristiāns Apsītes vārtos, līdz ar to vārdu guvums Katrinai Marsdenai. Rullu uzvar šo iemetienu. Agnes Apsīte atspēlē ripu Kubliņai uz zilās līnijas. Kubliņai viss kārtībā pēc kritienu uz ledus. Viņa atgriezusies laukumā un tikmēr vārtī! Skaitlisko vairākumu ātri izmanto mūsu meitenes un atgriež vadību uz tablo. Skaists metiens tālajā vārtu devītniekā Lindas Rullas izpildījumā un 3-2. 2005. gadā dzimusi uzbrucēja, kas ikdienā hokeja spēlē Amerikas Savienotajās valstīs. Gūsts skaists vārds, plauksts metiens devītniekā un Nikola Džeksona jau šajā epizodē nav glābē. Redzam atkārtojumā Kubliņas piespēle Rullē. Rulla pats steidz uz vārtu priekšu, izpild plauksts metienu un ripa atrod ceļu vārtos.